Esiet sveicināti! Pagājušā nedēļa noslēdzās ar ASV akciju tirgus kritumu. Savukārt saskaņā ar dažādiem Trumpa paziņojumiem nedēļas nogalē tēraudam un alumīnijam tiks piemēroti 25% tarifi, kas tiks pievienot pašreizējiem tarifu līmeņiem. Kā tas notiks un kā tiks risināts iepriekš sarunātās beznodokļu kvotas, nav skaidrs. Nākamais solis ir iepazīstināt ar to, kā ASV tarifi tiks padarīti appusēji. Kā norāda Financial Times avoti, Eiropas Savienība gatavojas pazemināt importu tarifus automašīnām, tas ir preču jomai, kas bijusi Trumpa uzmanības lokā, kā arī piedāvāt iegādāties vairāk dabasgāzes un militārā aprīkojumu. Kanclers Šolts svētdien notikušajās vēlēšanu debatēs ar Mercu sacīja, ka Eiropas Savienība varētu reaģēt stundu laikā, ja tiks noteikti jauni tarifi Eiropas Savienībai. Otrdien spēkā stājās ASV 10% tarifs Ķīnai, taču tas joprojām tiek interpretēts kā mazāks nekā tika sagaidīts. Vidējais tarifs starp Ķīnu un ASV sasniegs aptuveni 23% un tiek prognozēts, ka tam būs ierobežota ietekme uz Ķīnas rūpniecību. Ķīna atbildēja ar saviem tarifiem enerģijas izejvielu, lauksaimniecības iekārtu un automašīnu importam no ASV. Tie stāsies spēkā 10. februārī. Pekina arī paziņoja, ka sāks pretmonopola izmeklēšanu uzņēmumā Google, kura meklētāja programma Ķīnā ir bloķēta. Citigroup analītiķi pauž, ka Ķīnas jaunie tarifi ir paredzēti precēm aptuveni $14 miljārdu apmērā, kas ir mazāk nekā 10% no kopējā importa no ASV 2023. gadā. ASV ogļu un sašķidrinātās dabasgāzes eksportam tiks piemērots papildu 15% tarifs, bet ķelnaftai, lauksaimniecības tehnikai, automašīnām un pikapiem tiks piemērots 10% tarifs. Saskaņā ar ASV enerģētikas informācijas administrācijas datiem, Ķīna bija otra lielākā ASV ogļu pircēja 2024. gada pirmajos 3 ceturkšņos, veidojot 10,9% no kopējā ogļu eksporta, atpaliekot tikai no Indijas. Savukārt dabasgāzes eksporta daļa bija aptuveni 3%. Papildus ASV pasts apturēja paciņu piegādi no Ķīnas, jo Trumps atcēla noteikumu, kas ļauj valstī bez nodokļiem ievest sūtījumus, kuru vērtība ir mazāk par $800. Tas varētu būt liels trieciens tādiem Ķīnas e-tirdzniecības milžiem kā Temu un AliExpress. Jaunais ASV finanšu ministrs Skots Bessents pauda atbalstu spēcīgai dolāra politikai, kas liecina par neparastu nepārtrauktību ar iepriekšējo administrāciju, vienlaikus neparedzot nekādas būtiskas izmaiņas valdības aizņēmumos. Savukārt intervijā telekanālam Fox News Bessents sacīja, ka Trumpa administrācijas fokus uz procentu likmju pazemināšanu ir vērsts uz 10 gadu valsts kases ienesīgumu, nevis uz Fed politikas likmju kontroli. Lēmumi par procentu likmēm Indijā, Meksikā, Apvienotajā Karalistē un Čehijā. Gan Anglijas banka, gan Čehijas centrālā banka ceturtdien izvēlējās samazināt procentu likmes par 25 bāzes punktiem, bet Meksika par 50 bāzes punktiem. Piektdien arī Indijas centrālā banka samazināja procentu likmes par 25 bāzes punktiem. Visi lēmumi atbilda prognozēm. ASV noteica jaunas sankcijas pret starptautisko tirdzniecības tīklu, kas atbalsta Irānas naftas transportēšanu uz Ķīnu. Tas ietver tankkuģu ēnu floti, kā arī uzņēmumus, kas rūpējas par šo tirdzniecību. Cita starpā tajā ietilpst Indijas uzņēmums, kura rīcībā ir vairāk nekā 100 kuģu. Tas notika pēc tam, kad Trumps otrdien parakstīja memorandu, kurā viņa administrācijai tika uzdots izdarīt maksimālu spiedienu uz Irānu, tostarp nosakot jaunas sankcijas un nodrošinot esošo pasākumu ievērošanu. Saskaņā ar Londonas biržas grupas datiem kopējais ASV apvienošanās un pārņemšanas darījumu skaits janvārī sarucis par gandrīz 30%,
kas ir zemākais līmenis kopš 2015. gada. Dolāra izteiksmē darījuma aktivitāte samazinājās par 18%. Darījuma dalībnieki norādīja, ka aktivitātes kritums atspoguļo satraukumu par jaunā ASV prezidenta ekonomikas un tirdzniecības politiku, kas mazinājis Wall Street entuziasmu pēc viņa ievēlēšanas novembrī. Zelta īstermiņa aizņēmuma izmaksas Londonā ir strauji augušas, jo ir sarukusi dārgmetāla pieejamība. Zelta drudzes ASV, kur Ņujorkas COMEX, tas ir izēvielu biržas krājumi, kopš novembra vēlēšanām ir palielinājušies par 88%, kas ir izsmēlis Londonas tirgu, jo tirgotāji cenšas apsteigt iespējamos tarifus. Saskaņā ar Pasaules zelta padomes datiem, likme zelta aizdevumiem uz nedēļu šogad ir pieaugusi līdz aptuveni 10% gadā, salīdzinot ar iepriekšējiem no 2 līdz 3%. Zelta aizņēmēji, kas ir Komercbankas un citi izmantotāji, uzskata, ka lētāk ir to aizņemties uz laiku, nevis iegādāties un to glabāt. Zelta cena šogad ir pieaugusi par vairāk nekā 8%, uzstādot vairākus rekordus. Otrdien zelts pieauga vēl par 1%, sasniedzot jaunu rekordu – $2845 par trojas unci. Kopējais pieprasījums pērn pieauga līdz 4974 tonnām, kas ir par 1% vairāk nekā gadu iepriekš. Investīciju zelta pieprasījums pagājušā gadā pieauga par 25%. Iespējams, tas ir tikai laika jautājums, kad tiks sasniegts simboliskais slieksnis $3000 par trojas unci. Petersona institūta aplēses liecina, ka inflācija ASV varētu tikt paaugstināta par 0,5% un gandrīz 2% Meksikā un Kanādā pirmajā gadā pēc tarifu paaugstināšanas. IKP ASV otrajā gadā būtu par 0,3% zemāks un aptuveni par 1% zemāks Kanādā un Meksikā. Autori norāda, ka aplēses ir realistiskā diapazona zemākajā galā. Tas nav milzīgs vai nepārvarams šoks, tomēr, ja tirgi turpinās saskarties ar būtiskiem satricinājumiem, rezultāts būs būtisks ekonomiskās politikas nenoteiktības un visticamāk arī riska prēmiju svārstīguma pieaugums. Eurostat paziņoja, ka Eirozonas gada inflācija janvārī bija 2,5%, pārsniedzot analītiķu prognozes. Inflācijas pātrināšanās nemainīs ECB procentu likmju mazināšanu, jo inflācija bija mazāka nekā prognozēja ECB. Pakalpojumu inflācija janvārī joprojām ievērojami pārsniedz ECB mērķi, kas bija 3,9%, taču centrālā banka ir pārliecināta, ka šogad tā samazināsies, jo algu kāpums palēnināsies. Volkswagen ir gatavs ļaut Ķīnas autoražotājiem pārņemt tās liekās ražošanas līnijas Eiropā, jo tas cīnās ar pieprasījumu kritumu un pieaugušo konkurenci no šiem pašiem uzņēmumiem. Eiropas lielāko autoražotāju smagi skārs sarūkošais Eiropas automobīļu tirgus, kur pagājušā gadā tika pārdots par 2 miljoniem automašīnu mazāk nekā 5 gadus iepriekš. Pagājušajā mēnesī Volkswagen panāca vienošanos, lai samazinātu ražošanas jaudu Vācijā, tādējādi izvairoties no vismaz 3 rūpnīcu slēgšanas valstī. Ražošanas līniju slēgšana nozīmē, ka Volkswagen zīmola, kas veido aptuveni pusi no grupas pārdošanas apjoma, līdz 2030. gadam paredzētu samazināt savu ikgadējo jaudu par aptuveni 730 tūkstošiem automašīnu no aptuveni 1,5 miljoniem. Mazumtirdzniecības dati liecina, ka veikalu zādzības apvienotajā karalistē pagājušā gadā sasniedz rekordlielu skaitu. Līdz 24. augustam reģistrējot vairāk nekā 20 miljonu incidentu, veidojot 2,2 miljārdu mārciņu zaudējumus. Vardarbība un ļaunprātīga rīcība šajā periodā pieauga līdz vairāk nekā 2000 dienām, salīdzinot ar 1300 gadu iepriekš. Tas ir vairāk nekā 3 reizes vairāk nekā 2020. gadā, kad bija tikai 455 incidenti vienā dienā. Eiropas akcijas janvārī ir apsteiguši citus lielākos pasaules akciju tirgus.
jo bailes par ASV tarifu slogu mazinās un investori aiziet no Wall Street tehnoloģiju akcijām. Stoxx Europe 600 indeks pieaug līdz rekordaugstam līmenim, uzrādot janvārī kāpumu par 6,3%, kas ir labākais mēneša rādītājs kopš 2023. gada novembra. ASV S&P 500 indeks ir pieaudzis par aptuveni 3%, bet Japānas Topix par 0,1%. Arī Londonas FTSE 100 indeks sasniedz rekordaugstu līmeni, uzrādot gada ienesīgumu līdz 6,1% un atzīmējot savu labāko mēnesi kopš 2022. gada novembra. Rezultāti radījuši cerības uz aktivitātes atzimšanu reģiona akciju tirgos, lai gan kopumā Eiropa pēdējo 10 gadu laikā ir krietni atpalikusi no ASV. Saskaņā ar Société Générale aprēķiniem tikai 8% no Stoxx Europe 600 veido IT nozares uzņēmumu, salīdzinot ar 30% no S&P 500. ASV indeksa tehnoloģija daļa pieaug līdz 45%, ja tiek iekļauts tādas akcijas kā Amazon un Alphabet. ECB turpmākā procentu likmju samazināšana varētu uzlabot investoru noskaņojumu attiecībā uz Eiropas akcijām. Turpinās minējumi par to, kad pasaule sasniegs savu naftas patēriņa augstāko punktu. Vitol, kas ir pasaules lielākais neatkarīgais enerģijas tirgotājs un katru dienu nodrošina aptuveni 7% no pasaules naftas piedāvājuma, paredz, ka globālais pieprasījums šīs desmitgades beigās sasniegs gandrīz 110 miljonus barelu dienā, un pēc tam 2040. gadā atkāpsies līdz pašreizējam līmenim, kas ir aptuveni 105 miljonu barelu dienā. Vitol uzskata, ka globālais pieprasījums pēc benzīna līdz 2040. gadam samazināsies par 4,5 miljoniem barelu. Piemēram, patēriņš Ķīnā samazināsies elektrisko automobiļu izplatības pieauguma dēļ, tomēr kritumu kompensēs pieaugošais pieprasījums pēc naftas ķīmijas produktiem un sašķidrinātās naftas gāzes. Ķīmijas rūpniecības naftas pieprasījums līdz 40 gadam pieaugs par 6 miljoniem barelu, veidojot 5. daļu no visas patērētās naftas. Starptautiskās enerģētikas aģentūra paredz, ka naftas pieprasījums savu maksimumu sasniegs ātrāk, tas ir 2029. gadā. Šā gada janvārs pasaulē bija visu laiku siltākais mēnesis vēsturē. Tas ir negaidīti, jo tika gaidīts, ka klusā okeāna fenomens La Niña atdzesēs gandrīz 2 gadus ilgušo rekordaugsto temperatūru. Dabas fenomena La Niña izveidošanās parasti izraisa vēsāku globālo temperatūru. Savukārt temperatūra paaugstinās El Niño parādības ietekmē. Gaisa temperatūra virzemē janvārī bija 13,23 grādus pēc Celsija, kas ir 1,75 grādi virs vidējā līmeņa pirms rūpnieciskā laikmeta. Vidējā jūras virsmas temperatūra pasaulē bija 20,78 grādi, kas ir otra augstākā reģistrētā vērtība mēnesī pēc pagājušā gada janvāra. Eiropā janvārs bija otrs visu laiku siltākais janvārs, neskatoties uz to, ka Īslandē, apvienotajā Karalistē, Īrijā un arī Francijas ziemeļdaļā un daļā Skandināvijas temperatūra ir zemāka par ierasto. Jāpiezīmē, ka pagājušais gads bija siltākais, kāds ticis reģistrēts. Tas šai reizē arī viss. Paldies par uzmanību un tiekamies jau pēc nedēļas!